un Dēla un Svētā gara vārdā. Dārgie brāli, priesteri, dārgie jaunieši, draudzes locekļi, skatoties apkārt šai baznīcai, man atsauc atmiņās baznīcas konsekrēšanu, kad mēs baznīcu svaidījām ar eļļām 4 stūros, izsakot to, ka katoļu baznīca, pamati katoļu baznīcai ir apustuļu pamati. Un šīs bildes uz stāviem, kā jūs redzat, tās ir vēl palikušas visu šo laiku. Un Svētais Jānis Bosko tieši saka tos vārdus, kurus mēs gribētu jums visiem teikt. Par maz ir mīlēt jauniešus. Viņiem ir jāsajūt šī mīlestība. Un tieši to es ceru, ka jūs ne tikai esat dzirdējuši, ka jūs esat mīlēti, bet ka jūs esat sajutuši šo mīlestību. Svētais pāvests Jānis Pāvils II bija ļoti labi sapratis, ka nepietiek tikai sludināt, ka mēs mīlam jauniešus, bet viņš gribēja, lai jaunieši tiešām izjūt, ka viņi ir mīlēti. Mūsu Latvijā jauniešu dienas iesākās 90. gados. Un bija grūti iesākt jauniešu dienas, jo neviens nav redzējis jauniešu dienas. Ko mēs izdarījām? Mēs sadabūjām 90 jauniešus, un 1997. gadā braucam uz Parīzi uz jauniešu pasaules dienām. Tur mēs ieskatījāmies, tur bija tikai 1 miljons jauniešu. Tur mēs ieskatījāmies, kā jauniešu dienas organizēt. Mēs tikam iedrošināti, un 1998. gadā mēs norganizējam jauniešu dienas Jelgavā, diecēzes mērogā, bet jaunieši sabrauca no visas Latvijas, lai pateiktu, mēs arī gribam būt tādā mīlestības rinkī. Un tad 2000. gadā mēs braucam uz jauniešu dienām Romā. Un te mūsu vidū ir kaut kur māsa Ksenija. Viņa kaut kur te ir, ja viņa kaut kur te izietu priekšā, lai redzētu, atnāc māsiņ. Paldies, māsiņ. Paldies. Zini ko, 2000. gadā mēs taisījāmies braukt uz Romu, uz jauniešu dienām, vispasaules dienām Romā. Un māsa Ksenija nebija vēl kristīta. Un viņa teica, es nebraukšu uz jauniešu dienām, ja netikšu nokristīta. Un tā mēs nokristījām viņu pirms jauniešu dienām. Viņa aizbrauca un paskaties.
tagad ir māsa un vēl superiore. Nu, ko var zināt? Nu, paldies, mācība. Romā prāvests Jānis Pāvils mums teica, iepazīstaties ar pasaules jauniešiem. Uzstājieties un lieciniet, ka esat kristieši un ka Jēzus ir jums blakus. Iedrošināti no Svētā tēva Jāņa Pāvila. 2001. gadā mēs rīkojam visas Latvijas jauniešu dienas Aglonā. Tās labi izdevās. Jaunieši sabrauca no visas Latvijas. Iedrošināti jau, ka mēs varam to darīt. 2003. gadā jauniešu dienas bija Toronto, Kanadā. Tas garš ceļojums dēļ mums latviešiem un dārgs. Un tad mēs sagatavojam, ka mēs rīkosim atbalsta jauniešu dienas Latvijā 2003. gadā, un tās notika Madonā. Te kaut kur ir priesteris Rasnats, viņš laikam klausa grēku sūdzes, un tie, kas jūs vēlaties aiziet pie grēku sūdzes, viņš patiešām no Gaizina kalna augstienes, vai ne? Jaunieši spīdēja pa visu Latviju. Un tad mēs sapratām, ka katrs jaunietis ir spīdoša zvaigzne. Svētais tēvs Toronto uzrunājot jauniešus teica, nebaidieties, ka esat jauni un maz pieredzējuši. Sākat darboties baznīcā, ceļat mīlestības valstību, iepretim vardarbības un korupcijas valstībai, un jums paveiksies. Šīs jauniešu dienas šeit aizkrauklē ir gatavošanās uz jauniešu dienām nākošo gadu Krakavā, Polijā. Un proti 26. jūlijā nākošo gadu iesākās jauniešu dienas. Svētais tēvs 26. jūlijā šogad atvēra pieteikšanos uz pasaules jauniešu dienām Krakavā, Polijā. Un viņš bija pirmais, kurš sevi pieteica uz jauniešu dienām Krakavā. Nu, ziniet ko, brauksim uz turieni. Ziniet ko, līdzekļi vienmēr ir problēma. Un es ieteiktu jums vesels gads priekšā, palīdzēt kaimiņiem sakārtot apkārtni, nomazgājāt mašīnu, jeb kaut ko tādu, pastāstāt, kādi jums plāni par nākošo gadu, viņi iedos kādu eiro, vai ne? Sakrāsiet naudu, lai brauktu. Zini, tiem, kuriem jums ir vecmāmiņas, viņas ir vislabākās, vai ne? Viņas atlicina no savas pensijas un ir ļoti dešavīgas dēļ mazbērniem, tādi kā jūs esat. Te Daugavas malā, Daugavas ūdeni
mums atgādina mūsu kristību. Pirmie latviešu kristieši tika nokristīti Daugavā. Mēs esam viņu pēcteči. Pie kristības mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, debesu valstības piederīgiem, Kristus mistiskās miesas locekļiem. Mēs paši, vai jūsu krusttēvs jau krustmāte, apsolīja, ka šis mans krustdēls jeb krustmāte, jeb krustmeita dzīvos ticīgo dzīvi. Tie esat jūs, kā liecinieki, jaunieši. Esat darbīgi baznīcas dzīvē. Neizņemat baznīcā tikai vietu, bet lai jums visapkārt dīkst asni, veidojās stiebri, parādās pumpuri un jūs uzziedat. Un paskaties, atgriezīsieties mājās, jūsu draudzē, kā ziedošs ābeldārs. Un varbūt vēl āboļus atnesīsiet, vai ne, mājniekiem. No jums tiek prasīta ticība, gudrība, paļāvība un drosme. Uz jums attiecās apustuļu teiktie vārdi. Ejiet pa visu pasauli un sludināt evaņģēlījumu visai radībai. Te jau es redzu vienu plakātu, kurš saka, strādāsim kopā un vedīsim dvēseles pie Dieva. Vispirms atgriežiet paši sevi un ieticat Kristum. Tad jūs varēsiet atgriezt citus, tos, kas ir pazaudējuši ticību, jeb nomaldījušies. No manas pašas pastorālās dzīves es atceros jaunieti, kurš nāca no neticīgas ģimenes un gribēja būt par katoli. Es viņu apmācīju. Jā, un tad viņa māsa gribēja arī kļūt par katoli. Nu, nāc un apmācies. Un tad viņa brālēns arī gribēja kļūt par katoli, vai ne? Un beigās mamma ar tēti saka, nu kur tad mēs paliksim par pagāniem? Mēs jau arī iesim ar bērniem. Viena jaunieša dēļ es nokristīju kādus 9 cilvēkus. Jūs esat. Ko Kristus vēlās no jums, jaunieši, lai jūs audziet par gudriem jauniešiem. Un daļa no gudrības ir iegūt zināšanas. Tas nozīmē, esiet skolā veiksminieki. Nenobumbuļojat skolas gadus. Tos var tā izdarīt. Saņemat diplomu, iegūstat izglītību, lai Kristus arī jums var uzticēt savu labo vēsti sludināt citiem. Izvēlēties to ceļu, kas jūs ved
uz dzīves laimi un projām no nelaimēm. Laimes ceļš ir Dieva ceļš, kur 10 Dieva baušļi tiek ievēroti un pildīti, kur spēks rodās darbojoties, un jūs smeļat šo spēku no svētajiem sakramentiem. Jūs Dievam esat ļoti mīļi. Ar Kristus palīgu izveidojat skaistu dzīvi. Nu kā šefdevru, kur labais ņem pārsvaru par slikto, kur gars ņem virsroku par miesas iekārēm. Nenomaldieties, ejiet pa ceļu, kur Kristus zīmes ir. Un tās ir visas rakstītas Bībelē. Nespēlējiet tikai jaunieti, jo spēlējot jaunieti, atbildība izbeidzās pēc spēles. Bet esat jaunieši ar sirdi un dvēseli. Dariet to, ko Kristus vārdā un jums paveiksies. Prasat jaunavai Marijai, lai viņa nāk palīgā. Viņa atrada pazudušo Jēzus jaunieti Jeruzalemē. Viņa arī jūs atradīs un paņems savā patvērumā. Un patvērums nozīmē vietu, kur ļaunais nevar aizsniegt. Otrajā pasaules karā, kad bumbas krita, patvērums bija patversmē. Tur cilvēki bija drošībā. Jaunavas Marijas patvērums jālūdz, lai viņa mūs nogādā, kur ļaunais mūs nevar aizsniegt, un proti pie Jēzus, sava dēla. Jēzus klātienē mēs būsim kā patversme, kur ļaunais nevar uzbrukt. Kristus valstībā neder jaunieci, kas no rokām neizlaiž mobilo telefonu, stundām surfo pie interneta un atlikušo laiku pavada pie televizora. Sekot Kristum ir atlicināt laiku Dievam. Mums pēc mises, kad mēs būsim dzirdējuši mises beigās jauniešu sacerēto himnu, tā skaista vārdi, skaisti. Nodziedāsim visi kopā mūsu kora vadībā, un pēc tam noslēgumā es došu tie, kuri vēlās individuālu svētību, lai jūs nesat gaismu savai draudzē un mājām, lai jūs esat sāls. Virai tikai vajadzīgs drusciņš sāls, tādu kā jūsu ticība, un ar to jau pietiks. Un esat raugs, mazs piciņš, un paskaties, visi lielie plāceni nāk ārā no tā. Paldies par jūsu lūgšanām. Zinot, ka jūs lūdzaties, mums bīskapiem un priesteriem ir vieglāk strādāt. Mēs jūtam jūsu atbalstu, un tās ir jūsu lūgšanas. Jūsu griba pieņemt garīgās vērtības mūs kā garīdzniekus iepriecina
un mēs esam priecīgi būt ar jums šīs jauniešu dienās šeit Aizkrauklē. Mīliet Jēzu, meklējiet Jēzu, satieciet Jēzu, lai Dievs jūs sargā un ved pa dzīves svētuma ceļu. Amen.